BMW tirgo ne tikai automašīnas, bet arī motociklus. Turklāt plašā sortimentā. Apskatīsimies. Jā, pārdots. Redzam diezgan daudz mocīšu. Varētu būt viens no ražotājiem, kuram ir plašākais sortiments. Un lūk, brauc mūsu testa motocikls BMW R1300 RT. Ko es varu pateikt pēc braukšanas? Cena sākās no 22 890 eiro. Portāls iauto.lv piedāvā. Mūsu komplektācijā ir 28 900 eiro. 1300 kubikcentimetri, 145 zirgspēki, patēriņš uz papīra vidējais vērtēs. Īstenībā ļoti pieklājīgs pie šitās jaudas. Tikai 4,9 litri. Smagums bez somām, jā, jo te somiņā var pat 2 ķiveres ielikt. Turklāt tos var atslēgt ar centrālo atslēgu. Bet bez tā visa 281 kg. Jā, ir smagumiņš. Bet pats galvenais ir tomēr šeit ir jāņem vērā augums. Es teiktu, ka man personīgi tas mocis ir par lielu. Uz 1,77 m kājiņas jāliek nedaudz ir uz pirksgaliem. Es teiktu, no 1,80 m pat bišķi vairāk to varētu izskatīt kā savu moci. Tā, pamēģināsim iedarbināt. Galvenais, jā, manā aprīkojumā ir pat audio sistēma. Jāpaciet skaļāk, lai nepaņem man nos par autortiesībām dēļ mūzikas. Kāņa ir tā, ka tu tiešām reāli dzirdi. Nezinu, vai vajag pilsētā, bet tā kā tas ir touring mocīts, un tu vari braukt krietni tālāk, tad gan divatā pa lauku ceļiem, tas ir vienkārši kaifs. Un ļoti labi var dzirdēt. Piemēram, no tādām ekstrām, kur ir, mēs varam pacelt vēja priekšējo aizsargu, tad tu vispār nejūti vēju. Un tas notiek elektroniski, nedaudz jāpadūst. Tas gandrīz aizbrauc. Var uzlikt uz spēku, var nopietnāk, ja es kaut kur, teiksim, iebrauc dziļākā mežā, ja, jo šitam tad tev jāliek koncertbuņģi apakšā. Režīmi regulējās ērti, kur ir dinamika, tad tu var uzlikt Eco, Rain, Road. Bet tas, kas attiecās uz meņuci, teiksim tā, jāpierod, jāpastaigā ar tām bultiņām, un tad tu vari mainīt. Tā, nevar iztaisnot tā, labi, te bišķi labāk laikam. Ērtas ir šīs te pogas, kas ir iznes ārā ātrās funkcijas. Tu vari ielikt gan, piemēram, radio, gan tu vari ieprogrammēt kādu no funkcijām vai, pareizāk sakot, iestatījumiem. Pa pilsētu ar šo starp mašīnām tā nepabrauksi. Teiksim tā, iepauzēsi, kad ir smagais vienā no joslām. Tas ir tāds tālgabalnieks divatā ceļojot, jo arī aizmugurē sieviņai ir ērta vieta. Un jā, tas ir tāds ceļojuma mocīts. Paši viņi to moci ir ielikuši Luxury Touring, kas tā arī īstenībā ir ērti. Jā, nav tāds dīvāns kā Harleys Davidsons, dažs labs, bet, šajā cenā tas ir pat, es teikšu, ļoti labs piedāvājums, jo Harleys, ar kuras brauc, bija 44 000 eiro, un tas bija pirms gadiem 5. Darbinām iekšā, jāpiespiež te, kur parādās teksts, ko viņš mums saka. Aiziet. Vai tas mocīts der tev? Vienkārši paņem, izbrauc BMW salonā, to var sarunāt, var notestēt, bet izbrauc arī citas mocīšas. Bet tā kā tu noskaties līdz galam, tad dažas mazās nianses, kas būtu jāzina. Šitas stikls pilsētā palielina, un ja tu brauc starp mašīnām, tas ir nedaudz bīstami. Labāk to ir nolaist zemāk un skatīties pāri. Te nāk diezgan liels motora siltums, bet teica, ka papildu aprīkojumā var piepirkt papildu spārniņus. Varbūt tie, ko maina. Katrā ziņā lietus tad ir mazāk uz ceļiem, ja tu tos uzliec. Varbūt arī to siltumu var kaut kā mazāk dabūt, jo vasarā tas ir karsts. Tas ir laiks un piesakoja jautā.